Bet šodien pie mums viesos ir ieradies Kris Stellingers, kas ir agrākais programmēšanas inženieris Twitter, Oracle un Sun, un viņš runās par tēmu sniegums un ietekme. All right. Hi. I'll figure it out. Sveiki! Labdien! That's all the Latvijas. Tas arī viss, ko es māku latviešu valodā. Es arī zinu tāds svarīgs vārds kā malka. Es varbūt klepošu. Es biju slims un Latvija pavasars. Jūs jau zināt, kā tas notiek. Kas es esmu? Esmu Kristians Stellingers. Es strādāju agrāk šajā uzņēmumā, kur jūs varbūt pazīstat. Un es īstenībā tajā strādāju, kad to vēl aizvien apzīmē zilais putniņš. Bet kopā es esmu kompilēšanas inženieris, kas laikam jums īsti neko neizteiks. Tātad, ja jūs meklējat vārnīcā, kompilētājs ir cilvēks, kurš sastāda sarakstu vai grāmatu, saliekot kopā informāciju un rakstītos materiālus. Tas, protams, nav tas, ko es daru. Tātad IT tā ir programma, kas pārveido instrukcijas mašīnu kodā vai zemākā formā, lai to varētu izpildīt kāda mašīna. Bet tas, ko es cenšos pateikt, cilvēciski ir tas, ka mēs cenšamies padarīt kaut ko ātrāk un efektīvāk. Un tas ir tas, ko es darīju lielāko daļu savas dzīves, un to es arī darīju Twitterī. Par to mēs parunāsim varbūt vēlāk. Šo runu es saucu par mūsu izpildi un mūsu ietekmi. Jūs varat aizvietot šos vārdus ar efektivitāti un citiem vārdiem, bet principā tās ir lietas, ko mēs varam darīt, lai būtu kāda ietekme. Un tas, kas kļūst svarīgāk un svarīgāk, ir datu centru elektrības patēriņš. Jau pirms dažiem gadiem parādījās šis raksts 2019. gadā no Google, un tas ir par datu centriem un mašīnu mācīšanos. Un šajā rakstā mēs redzam, ka 2% no visas pasaules elektrības izmanto tikai datu centros, un es domāju, ka 5 gadus vēlāk tas ir krietni vairāk nekā 2%. Un šī ir enerģētikas prognoze līdz 2030. gadam. Tātad atgriežoties 2020. gadam, mēs varam redzēt, kā notiek šīs pārmaiņas. Mēs tieši interesējamies par zaļo. Tad mēs redzam eksponenciālu pieaugumu datu centru enerģijas patēriņā. Mums ir vairāk datu centru, mums ir vairāk mākoņu, informācijas uzglabāšana un tam līdzīgi. Un ir 3 galvenie šie mākoņu pakalpojumu sniedzēji. Viens no tiem ir Google, un viņi jau 6 gadus, vismaz viņi tā saka, es nezinu, vai tā ir taisnība, ka 100% no elektrības, ko viņi patērē datu centros, ir atjaunīgo resursu enerģija. Varbūt tā ir taisnība, bet arī viņiem ir mazs komentārs, ka pilnīgi viss nav no atjaunīgiem resursiem, jo ir saistība ar vietējiem elektrības tīkliem un tā tālāk. Tātad ir datu centri, kur nav infrastruktūra, kas var nodrošināt šo atjaunīgo resursu izmantošanu, tad varbūt tas nav tomēr visur tā. Amazon, kas arī nodrošina mākoņu pakalpojumus, viņi teica, ka 90% 2022. gadā, sanāk pirms 2 gadiem, varbūt viņiem tagad tur veicas labāk. Es atceros, ka Amazon būvēja saules parkus, lai varētu apgādāt savus datu centrus ar elektrību, un to noteikti konkrētās valstīs var darīt, protams, ne šeit. Un, ja jūs kaut kur uzbūvējat datu centru, un tās ir milzīgas ēkas, jūs uzliekat, piemēram, saules paneļus uz jumta, to var paveikt. Microsoft bija kaut kas ļoti interesants, par ko es iepriekš nebiju dzirdējis nevienā citā uzņēmumā. Viņiem bija iekšējais oglekļa nodoklis. Tātad, ja jūs izstrādājat kādu produktu, jūs maksājat $15, varbūt tagad tas ir vairāk, par oglekļa dioksīda tonu, kas tiek izlaist atmosfērā, darot to, ko jūs darat. Tad, ja jūs iemācāties būt efektīvāki, jūs no Microsoft saņemsiet naudu par to, ka jūs esat labs darbinieks. Sliktās puses šim visam ir šis. Šī ir enerģijas sadale absolūtos skaidļos.
Un mēs redzam, ka ogles iet uz augšu, un, protams, ūdens varbūt procentāli nemainās īsti, bet mēs redzam, ka vienkārši mēs patērējam vairāk un vairāk ogļu. Un zaļā enerģija, tātad vējš un saules enerģija tiek lietot vairāk, bet tas prasīs laiku, un mēs noteikti audzēsim arī datu centru tīklu un viņu arī enerģijas patēriņu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi kaut kā šeit rīkoties. Atcerieties šo Google džeku. Viņš izdarīja kaut ko diezgan interesantu. Viņš izmantoja mašīnu mācīšanos, lai ietaupītu elektrību datu centros. Tas varbūt izklausīsies dīvaini. 2014. gadā, pirms 10 gadiem, Google teica, ka datu centros viņi izmantoja 50% mazāk enerģijas nekā vidēji šajā sfērā, tātad šajā laikā. Pieņemsim, ka šie ir reālie skaitļi, tad viņi bija krietni efektīvāki par citiem. Bet ko viņi teica un kas ir taisnība? Ja jums ir 10 iekārtas, kas noteikti nav nekas neregulārs datu centros, ar 10 dažādiem iestatījumiem, tātad ir 10 pakāpē, jeb 10 miljārdi iespēju, kā konfigurēt šīs ierīces. Tātad, kā cilvēks, jūs vienkārši to nevarat fiziski pārbaudīt un atrast visefektīvāko veidu. Tādēļ mēs izmantojam mašīnu mācīšanos, un tas džeks, kuru mēs tikko redzējām, viņi izveidoja šo modeli, mašīnu mācīšanās modeli, un caur šo modeli viņi samazināja savu dzēsēšanas enerģiju par 40%, kas ir diezgan interesanti, jo jums varētu šķist, ka pašas mašīnas izmanto šo enerģiju visvairāk, bet patiesībā tā ir dzēsēšana. Tātad, un to viņi samazināja vienkārši mainot, kur atrodas šīs iekārtas šajā vietā, un arī par 15% tika samazināts enerģijas virstēriņš. Piemērs no Twitter. Es parasti runāju par ļoti tehnoloģiskām lietām, bet šodien es jums nestāstīšu, ko šis viss nozīmē. Tātad svarīgākais ir zilā līnija un sarkanā līnija, un jo zemāk, jo labāk. Tātad pie šīs strādāja Twitterī. Mēs veicām šos eksperimentus ar mašīnu mācīšanos, un mēs darījām to pašu, ko Google džeks darīja tikai ar programmatūru. Tātad mēs izmantojām mašīnu mācīšanos, lai pamainītu kādus kloķīšus mūsu programmatūrā, lai tā labāk strādā. Un mēs varam šeit redzēt, ka zemāk ir labāk. Tātad es jums nesācīšu, kas tie mīnus 20% ir, bet šeit galvenais ir šis tātad lietotāja centrālā procesora laiks, tātad cik daudz informācijas es varu apstrādāt konkrētā laikā, un šajā gadījumā sarkanā līnija ir 18% zemāk nekā zilā līnijā. Tas nozīmē, ka jūs varat izmantot to pašu sistēmu, piemēram, tvītu vai X ierakstus, ar 18% mazāk fiziskās aparatūras, jo mēs esam optimizējuši programmatūras ar mašīnu mācīšanos, lai tā efektīvāk var to darīt. Tātad līdz ar to mēs patērējam mazāk elektrības. Kas zina, kas tas tāds ir? Tātad tā ir ieguves ferma. Es nerunāšu par Bitcoin, bet tas ir labs piemērs tam, ko mēs varam darīt ar pareizo impulsu un pareizo mērķi. Tad es izvēlējos šo konkrēto laika periodu. Šis ir teravats stundā, kas tiek izmantots Bitcoin ieguves centros, tātad 18. un 19. gadā. Un kā jūs varat redzēt, šeit ir punkts, kad enerģijas patēriņš kritās dramatiski, bez īsti nekāda iemesla. Vai īstenībā ar bez acīm redzamiem iemesliem. Un mēs redzam, līnija vidū ir vidējais patēriņš. Tātad tas kritās no 51 terawatstundas uz 30 terawattstundām. Un iemesls tam ir šāds. Šajā laikā kritās cena. Kad Bitcoin cena kritās, Bitcoin ieguvēji, viņi gūst naudu, iegūstot šos bitcoins un tad tos pārdodot. Viņiem nācās slēgt savu aparatūru, jo viņi vairs nevarēja gūt peļņu. Tātad viss burtiski ir valstīts centienos iegūt naudu.
Tātad jūs neko nedarīsiet, ja jūs neiegūstat vai neietaupat naudu. Jo, ja tā nebūtu, mēs izmantotu visu CO2 rezerves, kas mums ir, un izlietot visu naftu, kas mums ir. Un atskatoties uz šo piemēru, ko es iedevu no Microsoft, šī ir diezgan interesanta pieeja. Jūs tātad dodiet cilvēkiem kaut kādu mērķi vai iemeslu, kādēļ kaut ko darīt. Un šis Bitcoin piemērs ir interesants. Mums šeit jāskatās uz tieši ieguves aparatūras vēsturi. Tātad 2009. gadā jūs varējāt vienkārši lietot datoru, kas jums ir mājās, parasti personīgā datori. Jūs dabūtu kādus 50 bitkoinus, un tagad jau ir vairāk 10 000 $. Bet vienu gadu vēlāk cilvēki izdomāja kaut ko citu, kas ir grafiskie procesori, kas var būt tieši mērķēti šai darbībai. Jau gadu vēlāk cilvēki sāka lietot lauku programmējumās ventiļu matricas, kas principā ir aparatūra, kuru var programmēt, lai tā dara ļoti konkrēti vienu funkciju. Un tajā pašā laikā, pat ne gadu vēlāk, mums ir lietojumam pielāgotās integrētās schēmas. Un tāds strādā vēl aizvien mūsdienās. Viss šis kļūst sarežģītāks un sarežģītāks, bet interesantākais šeit ir, ka mēs tik ātri veicām šo progresu, jo mums bija ļoti liela konkurence no citiem. Un, protams, mēs visi vēlējamies iegūt naudu. Tad, ja mēs vēlamies kaut ko, mēs to varam. Vienkārši vajag konkrētos stimulu. Un mēs jau redzējām šo grafiku iepriekš, arī mēs skatījāmies uz zaļo daļu, kas ir data centri. Bet tagad vēlos parunāt par zilo daļu, kas ir tīkli, gan vadu, gan bezvadu. Un mēs redzam, ka te ir attīstība, 5G ir visur, visi pēc konferences mājās skatīsies YouTube un Netflix. Tātad ir daudz straumēšanas un datu apmaiņas, un tas, kas mums ir jāsamazina, ir datu daudzums un cache darbs. Tātad satura piegādes tīkls, tātad mēs visi izmantojam šo cache atmiņu un cache. Un ja jums katram individuāli būtu jānosūta, piemēram, YouTube video, ko jūs skatāt, būtu ļoti daudz elektrības. Mums vajag šo lokālo cache, kas ir kaut kur Latvijā vai kaut kur Eiropā, kur viņiem ir kaut kāda kopija no filmas, kas atrodas ASV, tad jums var būt kopija šeit, un tad jūs varat tālāk atsūtīt citiem. Tātad šie ir lielie satura piegādes tīkls. Ir arī mazāki, piemēram, lielās pilsētās, bet šie ir tie lielie Eiropas un visas pasaules tīkli, kur visvairāk pasaulē iedzīvotāji. Piemēram, Āfrikā nav ļoti daudz šo tīklu vai Dienvidamerikā. Un Amazon ir precīzi tas pats. Dienvidamerikā un arī Āfrikā tur ir maz. Microsoft atkal izskatās tāpat. Bet jo vairāk mēs varam veikt šo cache darbi lokāli, jo labāk mums, piemēram, Rīgā mēs varētu to darīt. Un tātad snieguma pielāgošanai ir ietekme. Mēs varam darīt lietas manuāli, mēs varam izmantot mašīnu mācīšanu, vai datori var kaut ko darīt mūsu vietā. Un es jūs atstāšu ar šo. Vienalga, ko jūs darītu, mēs visi esam savos projektos un gala nodošanas termiņos, bet ik pa laikam jums ir jāapstājas un jāpadomā par to, ko jūs darat un kāda ir jūsu darītā ietekme, jo jūs to varat izmainīt. Paldies!